Labrīt, draugi! Mēs rīt braucam uz Ameriku. Mums ir lidojums pēc 14 stundām, un guess what? Es vispār neesmu sākus krāmēties, which means pack with me. Jā. Tas, kas brauc uz Ameriku, nozīmē, ka Amerikas dienas grāmatas ir atpakaļ, un es centīšos vlogot kaut kādus random lietas. Un man ir pēc 2 stundām jātās manai mammai nagi, pēc tam ir jāiet mazgāt matus. Ja tas arī sev nagi, jo viņi izstās disgusting. So mums ir apmēram 2 stundas sakrāmēt viss mans un būt gatavi lidojumam. Let's go! Ok, guys, parādīšu kādas drēbes es ņemu līdzi. So, man viss stāv tavs gults, un es vienkārši ņemšu un rādīšu, ko es ņemu līdzi. Pirmais topiņš, ko es ņemšu, ir tāds ten cute topiņš ar Ford Mustang. Aizmugure pilnīgi tā kā tukša, bet es ar šo domāju lidot. Kopā ar manu travel apģērbu es lidošu saviem audumu šortņiem, kuriem rakstīts ir Boston, kas ir kind of ironiski, ka mēs lidojam uz Bostonu. So, es viņiem lidošu, jo viņi ir ļoti ērti, un viņos ir tiešām ērti gulēt. Gulēt, lidot. Es vispār vēl arī ņemšu līdzi šos ten džīnsu šortus, vienkārši viņam šobrīd ir mugurā, so es īsti nevaru kādu vilku čemodānā tagad. Next, es paņemšu līdzi savējo navy blue kind of tank topiņu. Viņš ir very, very cute, it's like spaghetti straps. Viņš tiešām ļoti ērts un tā kā, come on. Mēs ieldosim un nākamajā dienā ir fucking 32 grādi. Ļoti karsts. Tank tops, hello? Mums ir mans hoodies. I love it so much. Es nopirku viņu pagājušajā gadā Amerikā. Un es domāju, es pirkšu vēl vienu, bet tā kā, lai man būtu. Es viņu lidošu arī tā kā, jo paļubom 4 no rīta būs augsts, jo man jāties 4 no rīta. Mums ir vēl mans pidžamas topiņš, vispār neredzēt. Tur ir grafiks, tur ir vardītas, tā kā kermitiņi. Un šo varbūt varētu jāties no maniem pagājušā gada haulēm, bet jā, šis ir pidžamai, un manus pidžamas šortus ilgšu rīt no rīta vai rīt pa nakti, tāpēc, ka es ar viņiem vēl gulēšu. So, es kādā nevaru atkal viņus vilkt iekšā. So, mums ir šāds ten very cute. It's very, very cute, like blue, I guess, under the sea pattern. Viņš ir so cute. Un šis tāds tā kā ļoti nice, jo man ļoti patīk zils. Un tad ir vēl tāds maziņš charm. Come on, it's so cute. Un tad ir matching bottoms. Yes, we have matching bottoms. Very cute. I like this swimsuit very much. Next set mums ir tāds ten cute melns ar hibiskusiem. Man viņš ir, man liekas, jau kaut kāds 2 gadus. Šis varbūt 2. vai 3. gads šiem palkustīmam. Bet viņš ir ļoti nice. Viņš ir no Decathlona. Tas palkustīms ir no Sheina, bet viņš strādā, viņš ir cute. So šis bija no Decathlona. To go with that, mums ir tādi melni, I guess, bikini kind of bottoms. Arī no Decathlona, un viņam bija tā kā higher waist, tāpēc, ka man nepatīk īsti tā kā palkustīm, kuriem ir ļoti low waist. So, we have these ones, and that's gonna be it for the drēbes, ko es ņemšu līdzi, tāpēc, ka mēs plānojam ļoti daudz ko pirkt, un mūsuprāt, tā kā mums nevajadzēja tik daudz lietas ņemt līdzi. Vienīgā actually kosmētikas lieta, kas manā istabā ir, tāpat nav īsti kosmētika, ir mans Sol de Janeiro 40 spray, kuram ir reāli tik maz palicis, un es izmantoju reāli religiously vasarā, bet tā kā viņš tik maz kā nesen izmantojis, un es plānoju nopirkt lielāku un tā kā jaunu. So. This is also going with me. Ok, so šīs būs dažas tā kā kosmētikas lietas, ko es actually ņemšu līdzi, even though es ļoti lielu daļu no viņām pirkšu. First thing, es ņemšu savu The Ordinary Hyaluronic Acid serumiņu. Es ņemšu savu dezodorantu, tāpēc, ka, priekš kā man viņa pirkt, ja man viņš ir. Es ņemšu līdzi savu ķēmi, un ne šo, bet tā kā matu pārteri. Šis ir mans make-up bag, un viņā jau augšā salga daži tā kā bracelet un dažas matu gumijas. Es ņemšu līdzi savu irigatoru bez ūdens, bet tāpēc, ka man ir brekets, un tā ir vieglāk viņas tā kā izdiegot. Es ņemšu savu elektrisko zobbiržu, tāpēc, ka, es nepirkšu jaunu. Es ņemšu matu klipšus, lai tā kā darītu savu skincare, kā arī šo ten figņu, ko tu liec uz galvas, lai mazgātu savu seju. Es ņemšu līdzi eyelash curleru un skropstu tušu. Tas ir arī basically viss, ko es ņemšu līdzi, tāpēc, ka es visu tāpat ir pirkšu, un kāpēc ņemt kaut ko lieku, piemēram, kā krēmu, kurus var vienkārši nopirkt pirmajā dienā tur. Ok, so tagad stāstīšu savus nadziņus. Šis būs mans nail transition. Ok, these are the nails. Es domāju, tas ir tā kā tādus long, vispār short almonds, kind of, ar French tips.
in this cute color. It's kind of giving autumn vai tā kā fall. Also, lūdzu, man ka tas nokritas. Bet es domāju, ka tas būs kā ļoti cute. Ok, guys, tiekamies rīt no rīta. Ok, ir 4:30 no rīta. Es tikko piecēlos. Ir laiks iet gatavoties un sakrāmēt pēdējās mantas. Un brauciet ostu. Mēs tikām caur security, es nesu lielu somu. Mēs šobrīd ejam uz kādu no šiem travel value taxi tigņām un nopirktu mammas draudzenei Rīgas balzāmu, jo... Vienkārši Rīgas balzāms? Exactly, un viņa dzīvo Amerikā, so mums tāds tā kā little gift. Labi, draugi, mēs tikko nopirkām kombuču. Ok, re, kur ir mammas? Biļetes. So mums ir gan, mums ir šodien Rīga, Amsterdam, Bostona. Parād manējās. Mums ir Amsterdam, Bostona un Amsterdama, Bostona. Liekas, ka tiešām ikoniski. Jā. Uz Amsterdamu ar kājām. Jā, tieši tā. Es tad davai čāpojam. Māma, kur mēs tikko nosēdāmies? Ko? Kas bija jautājums? Kur mēs tikko nosēdāmies? Amsterdama. Exactly. Zāli nepīpēsim. Es jau gaidīju. Ok, guys, mēs tikko izņēmu savu atpās kontrolē. Un, ka tā kā es liku to pastajā automātiskajā figņā, šo pateicu, you're not eligible for this type of passport, whatever thing. Go to all passports. Keep in mind, pie tā all passports bija reāli tik šausmīga rinda, un man bija tās tā kā, you're fucking with me, there's no way. Man tā kā specifiski pateica to, ka es drīkstiet, jo esmu pietiekami tā kā veci tam. Un beigās sanāca, bet es loki paķēru kā kaut paniku, un man bija tāds, oh no, but it's fine. Hei, māma. Ko mēs darām? Stāvam rinda atkal. Mēs visu laiku stāvam rindās. Mēs varējām nestāvēt. Mēs tā kā te kaut kādas zonas, 1, 2, 3, 4 or something. Mēs nezinām, ko viņas nozīmē. Es tiešām nezinu, kad mums actually jākāp ir iekšā un kurā zonā mēs esam, ja mēs kaut kādā zonā esam. This is very confusing. Ok, mums ir īsti kaut kādu kariju un vistu. Let's hope that's good. Mums ir, man liekas, tas pēc kaut tiramisu veidīgā. Ir kaut kāds table crackers un es nezinu, kas tas ir. Karijas ar īstiem actually nav bad. It's not bad. Okay, guys. We made it. Mēs esam Bostonā. Mēs tikko izgājām cauri paskontrolē un visam tam. Tagad mēs braucam uz Framinghamu. Yeah. Here we are. Here's mother. Hello. Mēs gaidām Framinghamas autobusu tagad. Vai tas nav tā kā kaut kas tur Logan Airport shuttle bus? Ok, guys, mēs sēžam uz betona bloķiem, jo vēl ir cik romantiski. Ļoti skaisti. Mēs sēžam parkinga vidū uz betona bloķiem, tāpēc, ka mammas draugam vēl ir cik 20 minūtes? Jā. Līdz šajienai. So, we're just sitting here. Mēs tagad nemeklēsim. Mēs neko nemeklēsim, ēst, dzert, whatever. Vienkārši sēžam ar visām mūsu mantām te. Ir ļoti, man liekas, estētiski, Pinterest worthy. Okay, guys, we have Sea Blue, Juneberry, Red Bulls. Viņš nav sugar free, but that's fine. Okay, viņš mažo labi. Juneberry ir ēkšķogs, so it's good. I like it. Mammai pink edition. Viņš ir saldāks. Tur pagājušajā mamma manējo. Jā. Es arī dabūju Summer Edition Sugar Free.
Un mamma paņēma orange. Tiešām pēc ēršķogām? Jā, ņem apkārt vajag. Man negaršo tagad. Nē, nu, Un es zinu, ka man šis garšo. Because I've drunk it before. Drinking. Oh, nē, Fuck no. šorīt. Okay guys, after a year, es beidzot dabūju savu favorite saldējumu. Tas ir no Big Vaja. Moose Tracks. Amazing. I love it so much. But yeah, we're home. Es jau sāku kolonizēt istabu. Okay, es tikko setapoju datoru un es varu spēlēt kaut kāds video spēles. Bet jā, so es nezinu, severely jetlagged un es reāli gribu gulēt. Ir reāli 6 vakarā. Bet es gribu gulēt. Nelauz bēbeli.